pārliecība, tomēr pats mačs, kā jau tu pats minēji, nebūs tas vieglākais, kas šodien notiek. Nu, tā arī bija šodien. Arī liels vējš bija. Un grūti bija saprast, kur bumba lidos, kā viņa, atcities, ripos, kur būs. Nu, tā kā, kā vakardien teicu, galvenais šodien ir uzvarā, bet vēl mūsu darbs nav pabeigts. Nākamā spēle ļoti svarīga. Tā kā ļoti gaidām visus līdzjutējus, lai Skonto stadions būtu pilnībā un lai kopumā pēc spēles ļoti ceru, ka varēsim dziedāt. Tas, ka spēle nebūs viegli, to paredzējāt, bet vai pirmais puslaiks pārsteidza, kā Gibraltārs spēlē? Nu, nē, it kā bijām gatavi un zinājām, kā viņi spēlēs, bet paši zināt, sagatavoties un skatīties video, tas ir viens, bet pēc tam uz laukumu iziet, tas ir drusciņ citādāk. Un kamēr to arī adaptēsies, protams, mēs trenējamies uz šā laukumā vakardien, bet tā un tā vajag ieiet spēlē, vajag paskatīties, kā pretinieks spēlē, un katra spēle ir cita. Tā kā, tagad domāju, ka jau nav ko runāt par to pirmo puslaiku vai otro puslaiku. Galvenais šodien uzvarējam un, kā pateicu, pabeigt darbu un būtu priecīgiem. Bet dzīvē laikam visu līdzsvarā. Tas sots sitiens, kas tev nebija iespējams Polijā, tas tagad tev ir valstsvienībā un ar tādu lielāku pievienoto vērtību pat vēl. Protams, ka ļoti priecīgs esmu, ka iesitu un tas ir mans darbs. Ceru, ka arī nākamajā spēlē būs kaut kādi momenti un ne tikai no 11 metru soda sitienā varošu iesist. Paldies, Lauso! Paldies! Vai